pieteikumā raksti, ka tu esi pieklīdens. Jā. Esmu tāds kā neredzami aktīvs cilvēks un vēlējos tā kā atstāt savu vārdu šajā mīļajā skolā. Esmu ļoti pozitīvs un cenšos vienmēr palīdzēt cilvēkiem un atbraukt varbūt uz kādu salidojumu un jā, tad balvas karalis 2013, tas būtu tik forši. Laura, es tev apsvēršu pirmkārt garākais paskaidrojums, kāpēc. Man tādi draugi. Tādi draugi? Tādi draugi. Tas nozīmē, ka tev kāds ir pieteicis. Nu tā sanāk, visticamāk. Ir kāda aizdoma, kurš? Es domāju, ka Elīna Auziņa. Elīna, un ko tu viņai novēlētu? Neteikšu skaļi. Vai, tad ir skarba karaliene. Skarba. Balsosim par Lauru, jo viņa ir rakstniece, dzejniece un varbūt arī aktrise. Laura, par karalieni. Tieši tā. Tu vēlies kļūt par karali. Kā tu komentē šo vērtību? Es vēlos kļūt par karali. Taisnība. Un kā tu uzskati, kurš ir tavs galvenais trumps šajā cīņā ar pārējiem konkurentiem? Tas, ka esmu izgaršojis prezidenta amatu un man dažreiz prezidenta amats garšo nedaudz pēc karaļa amata. Tātad tu izmanto to, ka tu esi iegūst skolā iepriekšējos 2 gadus popularitāti, un tad tu uzskati to, ka arī tev joprojām ir palikuši tev fani un balsos šajā balē par tevi? Jā, bet nē. Es ceru, ka kāds balsos. Es vienkārši ceru, ka kāds balsos par mani. Saviem konkurentiem es novēlu dabūt to iekšējo deksmi būt karalim, bet visi jau var gribēt, bet ne jau viss var būt, vai ne? Anna, pastāst man, kāpēc tu tieši vēlējies kļūt par karalieni? Nu, vēlies, jā. Varbūt ne tieši es, bet varbūt man draudzene Elīna. Atkal, Elīna. Dzirdēts vārds, dzirdēts vārds. Tu savā pieteikumā minēji, ka tev piemīt graciozitāte. Paskaidro. Graciozitāte. Ko tu vēlies ar to pateikt? Tas tev būs Elīnai jāprasa. Elīnai? Jā. Es nepazīstu Elīnu, lūdzu ar saviem vārdiem. Tomēr tev kaut kas ir jārada, kaut arī kāds cits tev ir ieteicis tajā amatā. Kā tu vēlies taču izbraukt no šīs auzas? Es nezinu. Nu, nezinu. Diemžēl šī bija kautrīgā Anna. Pieteikumā tu rakstīji, ka tu esi piemērotākais šim amatam. Šo pieteikumu neveidoju. Vai tev ir aizdoma, kurš to ir darījis? Nav, bet es ļoti gribētu uzzināt, kas tas bija. Un, ja tu uzzinās, kāda būs tava reakcija? Ja es vienēšu, tad bučiņu. Ja nē, nu tad... Ja tas būs zēns, arī viņam dos bučiņu, ja? Jā. Nu jā, bet tā kā tur Goldmans pieskās, tad man tāda bišķi konkurence. Tad tas valsts dejot māki? Mācējuši. Privāts skolotājs jau sarunā. Saki man, lūdzu, kāpēc tu to vēlies vispār? Tas kaut kāds tavs dzīves mērķis, vēlmes? Tas nav dzīves mērķis, tur vienkārši ir iespēja izmēģināt kaut ko jaunu, kāpēc lai to neizmēģināt? Izmēģināt karalieni. Tas nozīmē, ka tu arī dzīvēs posmā izmēģinās vienu profesiju, otru. Nu tā kā, vienkārši prikalpēc. Jā. Vai man dieniņa? Nolēja viens sviedriņu, jā. Tā dzīve paliek interesantāk. Dzīve paliek... Vispār jā, te būs maz reklāmiņa mums, vai ne? Jā. Dzīvo skaisti, balso ātri pār mums. Kā nolēma pieteikties karaļa titulam? Esmu no ETL, man jāizstāva visi. Jā, es taču uzvarēšu. Bet tev nav bēles zaudēt? Tas nozīmē... Nē, man tur nav konkurenti. Bet zini, ir arī teiciens, kas augst kārtas zem krīt. Man tā nekad nav bija. Nebalsot par dāvi. Bet tu iepriekš teici, tev konkurenti nav. Tagad ir. Agita, saki man, kas raisījās tavā prātā piesakoties uz šo titulu? Gribēju kaut ko jaunu, kaut ko tādu sabiedrisku. Sabiedrisku. Jā, lai man ievēro. Kaut kur tomēr paspīdēt, ja? Tieši tā. Piemēram, vārdiem karaliene, ja? Zem šāda, varētu tad rakstīt draugos karaliene Agita. Jā, es tā darīšu. Nē, skolas priekšā nemelošu, bet draugos gan. Rokas gaisā un balsojiet par manīm. Agita! Un balsosim par arī mani un Agitu no 10. scēna. Tātad pieteikumā tas rakstījis, ka tu esi jautrs, izskatīgs un es pelnīšu šo titulu. Kā tu komentē šo visu? Nu, es jau pats nepieteicu, tāpēc to, kas man pieteica, tas... Kāds negaidīts pavērsiens. Vai tev ir aizdoms, kurš to ir izdarījis? Jā, es ļoti labi zinu, kurš to ir izdarījis. Varbūt vai tu esi gatavs būt par valsts karali? Pilnībā nē. Kāpēc tā? Tu uzskati, ka tev nav spējas vai ka tu esi nepiemērots? Nu, tā varētu teikt. Man vienkārši nav vēlme. Stāsti man, kāpēc tu pieteicies uz šo titulu? Es nezinu, draugi ieteica un gribējās vēlreiz pamēģināt. Dubults neplīstos. Es neesmu sabiedrisks, kautrīgi. Kautrīgi. Pieteikumā bija rakstīts, esmu aktīva un sabiedriska. Nu,
Aktīvi kautrīga? Jā. Aktīvi kautrīga. Nelī, mēs kopā. Katrīna, es karās. Savā pieteikumā tu raksti, lai ir cits kandidāts. Kā tu komentēji savu pieteikumu? Tas bija impulsīvi, jo Filips pieteicās mazākajos čī. Un Rihards Goldmans arī. Un balsoja par Filipu. Un... Bet kāpēc ne par tevi? Jo es esmu godīgs. Es cik gribu balsoju par mani, bet neaizmirsiet arī par citiem. Elīna, vai tu zini, par ko tu balsosi? Par karali, kur tu balsosi? Nē. Par mani, paldies. Elīna, saki man, vai tu esi pelnījis šo titulu? Uzskatu, ka ne. Uzskati, ka nē. Kā māja karaliene? Nē, leņķis ir uz leju. Savā pieteikumā raksti, jo esmu garš un kruts. Kā tu komentēji savu pieteikumu? Es komentēju tā, ka katram cilvēkam ir savu pamatprincipi. Galvenais ir būt vai nebūt. Ja tu esi, tad esi kruts. Ja neesi, tad tu neesi. Un tas, ka esmu garš, tas nozīmē, ka neesi garš. Es to uzskatu kā ļoti nopietnu iemeslu, lai es tiktu runāts kā karalis. Pieteikumā iespēja uzrakstīt, kāpēc tu vēlies. Kāpēc tev vajadzētu ievēlēt precīzāk. Tev bija 3. garākais. Ko tu domāji rakstot tik gari? Pārliecinoši rakstīju. Vispār mēs tev atceramies ar kavētām sanāksmēm TV kastē. Kā tu atspoguļo šo? Man bija maz laika. Maz laika? Maz laika. Tad arī varbūt tev būs maz laika būt karalienei? Nē. Tam man pietiks laika noteikti. Tu savā pieteikumā raksti, jo tā vajag. Vai tu vari komentēt šo pieteikumu? Manas domas ir atšķirīgas, bet galvenā doma ir tāda, ka vajag tāpēc, ka tu gribi, bet tu gribi vairāk tāpēc, ka vajag. Paldies. Tātad šie bija mūsu jaukie kandidāti. Izvēle ir jūsu rokās. Balsojiet par mani un arī citiem, kas te bija šiverēji apkārt, jā. Un mums ir sveicieni pāris cilvēkiem. Mazajam Pēterim. Un mazajām meitenītēm un zēniņiem, laikam, arī, kas no saviem klasēm centās. Prieks par centību.